Portugāles kvēlojošajā karstumā mēs devāmies izpētē, kas mūs aizveda augstu Douro ielejas kalnos. Slēpta vīna dārzu un līkumot lauku ceļu vidū atrodas veca, pamesta kvinta, par kuru vietējie teica, ka mums tā noteikti jāapskata pašiem. Šī muiža tika uzcelta Douro reģiona lielā vīna uzplaukuma laikā 19. gadsimtā, kad Portugāles vīna dārzi strauji paplašinājās un turīgi zemes īpašnieki sāka celt greznas lauku muižas kā šī. Šīs kvintas nebija tikai mājas, tās bija lauksaimnieciskās dzīves sirds, vietas, kur tika ražots, uzglabāts un pa Douro upi nosūtīts vīns uz visu pasauli. Gadu desmitiem šeit dzīvoja vairākas paaudzes. Šajā mājā ir viesojušies rakstnieki un domātāji, cilvēki, kuri šeit meklēja klusumu un ielejas izolētību. Taču pēdējais zināmais iemītnieks dzīvoja pavisam citādu dzīvi. Viņš bija priesteris, kuru saistīja vienkāršības un dievbijības zvērsts. Viņš savus pēdējos dzīves gadus pavadīja šeit gandrīz pilnīgā vientulībā, bez ģimenes un bez neviena, kam atstāt šo īpašumu mantojumā. Tiek teikts, ka viņš gadu desmitiem palika šajā mājā, klusi dzīvodams vīna dārzos un kalnu ieskauts. Viņam nedrīkstēja būt bērnu, tāpēc pēc viņa nāves māja tika atstāta novārtā līdz dienai, kad mēs atnācām to dokumentēt. Bet ir arī labas ziņas. Īpašums nesen ir iegādāts un tiek plānoti darbi, lai atjaunotu kvintu un pārvērstu to par greznu lauku atpūtas vietu. Pēc gadiem ilga klusuma šajā ievērojamajā vietā iespējams atkal atgriezīsies dzīvība. Sveiki visiem, laipni lūdzam atpakaļ pie Bros of Decay, un es droši varu teikt, ka mēs abi šodien mirstam nost. Ak, jā. Mēs saņēmām ziņu no drauga, ka šeit, kalna virsotnē, ir pamesta ferma vai pils, bet tā burtiski atrodas kalna galā. Un mēs esam šeit. Kaut kādu iemeslu dēļ mēs nolēmām kāpt šeit augšā, dienas vidū, vasarā, Portugālē, kad ir tāds karstums. 30 grādu karstums. 30 līdz 40 grādi ir pilnīgs trakums. Bet jā, mēs cenšamies atrast ceļu tur augšā un skatīsimies, vai mēs to atradīsim. Skatīsimies, vai mēs to varam atrast. Jā, es redzēju vienu attēlu no iekšpuses un tas izskatījās ļoti daudz sološi. Tā bija viesistaba, vai ne? Tā ir viesistaba, un ja tu to redzēsi, tev būs mute vaļā. Vispirms mēģināsim tur uzkāpt, nenomirstot. Man šķiet, ka mēs esam tikuši kalna virsotnē, un es tur varu saskatīt kaut kādas mājas aprises. Parasti mēs to nedaram bieži. Parasti mēs zinām, ar ko sastapsimies, bet šie noslēpumi dažreiz arī ir ļoti jautri. Un ieiet iekšā, neko nezinot, un tad uzreiz sākt un ņemt jūs visus līdz tādā kā izmeklēšanā. Man tas arī patīk. Paskatieties uz šiem skaistiem ziediem šeit. Wow! Izskatās, ka kāds joprojām rūpējās par to. Vismaz par laukiem, tad nevis par māju. Tur tā ir. Šeit ir dažas ļoti vecas ēkas. Izskatās pēc šķūņa. Jā, noteikti izskatās. Jā, var redzēt, ka šis jau kādu laiku ir pamests. Man patīk tā tipiskā krāsa. Jā, tā siltā dzeltenā krāsa. Ļoti skaista. Pat vanna joprojām stāv šeit ārā. Tas ved uz kaut kādu pagalmu, es domāju. Vai tu vēlies pamēģināt? Jā, es mēģināšu. Došu tev vietu. Ak, es esmu iestrēdzis. Tu vari nākt. Jā. Ak, wow, paskaties, cik viss ir sabrucis. Ak, mans Dievs, strūklaka joprojām darbojas. Ak, tu to esi redzējis? Tas ir traki, kā tas darbojas. Man nav nejausmas. Šī vieta izskatās pamesta jau ļoti ilgu laiku. Tas droši vien ir ūdens no dabīga avota, ja tā darbojas. Avots vai kaut kas tam līdzīgs? Jā, kaut kas tam līdzīgs. Ak. Šeit mēs nonākam mājas pagalmā. Ak, tur es jau redzu atvērtas durvis. Paskatīsimies, vai tas izdosies. Ak, nekas. Oho, tas izjuka. Ak, šis ir atvērts.
Paskaties uz šo. Laipni lūgt iekšā visi. Šādi īpašumi tika izstrādāti tā, lai būtu gandrīz pilnībā pašpietiekami. Galvenā māja kalpoja kā muižas sirds, ar skatu uz apkārtējo zemi, kur tika audzēti vīnogulāji un lauksaimniecības kultūras. Ap to atradās vairākas lauksaimniecības ēkas, kas paaudzēm atbalstīja ikdienas dzīvi šeit. Bija klēts, kurā glabāja ražu, tradicionāls kuļamais klons, kur zemnieki apstrādāja graudus, un pat neliela privāta kapela. Daudzām ģimenēm, kas dzīvoja lauku Portugālē, ticība bija svarīga ikdienas dzīves sastāvdaļa. Un nebija nekas neparasts, ka šādās muižās bija sava dievkalpojuma vieta. Kopumā īpašums aizņem vairāk nekā 7 akrus zemes. Ainavu, kas kādreiz nodrošināja gan lauksaimniecību, gan ģimenes dzīvi. Labi, mēs esam iekšā, visi kopā, un es esmu ļoti sajūsmināts jūs visus izvest cauri šai vietai un parādīt, kas šeit ir atstāts. Izskatās, ka daudz kas jau ir iznests, bet es domāju, ka šeit joprojām ir dažas ļoti interesantas lietas. Mēs iegājām ļoti skaistā istabā. Jā, un es vēl neesmu parādījis, bet tūlīt norādīšu uz šo griestu apdaru. Jā, tieši šie tipiskie portugāļu griesti. Ak, Dievs! Mums ir daži draugi. Šodien ir daudz sikspārņu. Oho, es tur redzu 4 sikspārņus. Jā, es tā domāju, jā, un es jau redzu dažus lidojumu apkārt. Ak, mums jābūt mazliet uzmanīgiem. Vienmēr, kad dodamies uz šīm ļoti attālajām vietām Portugālē, pēkšņi parādās vesels bars sikspārņu. Kas šī bija par istabu? Vai tā bija ēdamzāle, es domāju? Jā. Tā ir viena no ēdamzālēm. Un es jau mēģinu saprast, kam šī pils vai lauku māja kalpoja. Un man šķiet, ka tā noteikti bija ļoti bagāta. Varbūt pat dižciltīgi cilvēki šeit dzīvoja. Jā, varētu būt. Vai arī bagāti cilvēki, kas strādāja vīndārzos, kaut kas tāds. Noteikti. Oho, skaisti. Te blakus mums ir brīnišķīgs vectēva pulkstenis, tam ciparnīca vēl ir savā vietā. Es gan nezinu tā zīmola, vai tas ir portugāļu. Varbūt tas pat ir itāļu vai kaut kas tāds. Brīnišķīgs gabals tomēr. Par laimi pulksteņa ciparnīca tur ir salūzusi. Un tas ir vienkārši, jā, brīnišķīga ēdamistaba. Šī vieta iespējams dažreiz šķitīs mazliet tukša, jo esmu diezgan pārliecināts, ka viņi ir izņēmuši visas personīgās lietas. Bet mēs mēģināsim kaut ko atrast, droši vien arī atradīsim. Dažreiz esmu priecīgs redzēt, ka cilvēki izņem personīgās lietas, jo tad vismaz cilvēku atmiņas tiek saglabātas. Mums tas ir mazliet žēl, ka mēs nevaram pilnībā salikt kopā visu stāstu. Bet mēs noteikti varam redzēt lietas, kas ir atstātas. Un es jau redzu vienu personīgu lietu tur stūrī. Tā ir ļoti īpaša istaba, kurā mēs tikko iegājām. Oho, man tā patiešām patīk. Tā ir ļoti pārblīvēta. Es domāju, istaba ir mazliet pārsātināta, bet man patīk šī tapete. Tā ir ļoti atšķirīga no tā, ko mēs parasti redzam. Ziedu raksta krāsota tapete. Arī šajā istabā ir jauki griesti. Ak, ģerbonis. Tur ir ģerbonis. Tātad visticamāk Cēls. dišciltīgi cilvēki. Noteikti. Es to jau domāju, skatoties uz šo vietu no ārpuses. Ak, tiešām. Es domāju, ka ārpuse neizskatījās tik cēla. Bet tā atgādina vienu no tiem cēlajiem portugāļu namiem. Tā kā no ārpuses tie ir diezgan vienkārši, bet iekšpusē tu redzi tās graznās apmales un skaistos griestus. Un tu tiešām sāc pamanīt šo cilvēku dzīvi. Tas izskatās kā mazs dīvāns, teiksim. Tāda kā TV istaba. Jā, tieši tā. Man patīk šī krāsnes šeit. Vai esi to redzējis? Jā, tā ir ļoti jauka. Tā ir ļoti maza. Izskatās kā krāsnes no raganas mājas vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, es nekad neesmu redzējis neko tik mazu. Jauka krāsniņa, pāris malkas gabali, kas tur degtu, un šajā istabā ļoti nesadarīgi mēbeļu gabali. Jauns dīvāns pret tām flīzēm tur aizmugurē. Man ļoti patīk šīs flīzes. Oho! Kas tev tur ir? Attēls. Vēl kāda nieciņa? Šajās vecajās mājās vienmēr redz daudz šādu porcelāna lietu, īpaši Portugālē. Šis iespējams ir ģimenes locekļu attēls. Vīrietis un sieviete, kuri iespējams šeit dzīvojuši. Tomēr mēs to droši nezinām, jo vēl neesam redzējuši nevienu vārdu vai kādu citu informāciju. Bet visticamāk, Jā. Mākslas darbs pie sienas. Ak.
Paskaties uz to, tas noteikti nav Portugāla. Nē, noteikti nē. Izskatās vairāk pēc Šveices vai Itālijas mājas. Wow. Skaisti mākslas darbi uz sienas, ziedi. Šie ir portugāļu. Šis ir Jā, tu to zini. Obidušā. Tieši tā. Šī ir Portugāles pilsēta. Nocietināta Portugāles pilsēta. Ļoti sena viduslaika pilsēta. Un ir tik acīm redzami, ka tā ir tieši šī pilsēta, jo Portugālē nav citas tādas pilsētas. Tā ir skaista. Nē, tā ir tik īpaša. Tas ir kā visas šīs baltās mājas kopā šādā viduslaika cietoksnī. Jā, ja tu kādreiz atbrauc uz Portugāli, noteikti apmeklē Obidušu. Paskatīsimies, kas ir šajā istabā. Glazna, ļoti tipiska glazna. Tu redzi vīrieti un sievieti, kas guļ siena kaudzē. Man patiesībā tā ļoti patīk. Man patīk arī otrs triepiena un viss pārējais. Tā ir ļoti skaisti uzgleznota. Izskatās pēc Van Gogha. Wow! Jauns zēns spēlē flautu putniem. Ak, un uz šī ir rakstīts M. Košta, un šis ir īsts. N. Košta. Labi, atcerēsimies šo vārdu. N. Košta. Košta? Varbūt vēlāk mājā tas vēl parādīsies. Ir vēl pāris ar roku darinātas glaznas. Kā redzat, šai nav uzrakstīts vārds. Bet izskatās, ka arī šo varētu būt glaznojis kāds no šīs mājas. Un arī tā ir ļoti īpaša. Hoho! Jā, man šī ļoti patīk. Tam noteikti bija laba gauma. Tas gandrīz izskatās pēc Boba Rosa. Wow! Paskaties uz šo skursteni. Tas ir milzīgs. Mēs to esam redzējuši arī no ārpuses. Es to redzu tikai tagad. Jā, šis ir viens no lielākajiem, ko esmu redzējis. Man tas ļoti patīk. Tas ir arī pilnīgi dzeltens, arī iekšpusē. Tā aptver visu virtuvi, it kā visa virtuve būtu šajā dūmvadā. Tātad visi dūmi paceļās augšup un šādā veidā atstāja māju. Tikai Portugālē ir tāda lieta. Tā ir ļoti unikāla iezīme. Jā, lielie dūmvadi. Tas ir kā gobelēns. Pēdējais vakarēdiens. Tas gan ir kas jauns. Starp citu, milzīgi. Un tur jūs arī varat redzēt, ka māja plaisā, veidojās plaisas. Es mēģināju to parādīt šajā pusē, jo šeit skurstenis gandrīz nokrīt. Ak, nē, tas ir skumji. Tas tiešām ir skumji. Ko mēs redzam? Meizes septuve. Šeit tika cepta maize. Un tas ir atvērts pavarts, vai ne? Un tad es šeit pakārtu katlus, vai ne? Jā, vēl viena virtuve un tā tālāk. Lieli katli. Var iedomāties, kā te vārīja zupu. Kā portugāļu sieviete stāv šeit un vāra zupu. Tā es iedomājos, kad redzu šādu vietu. Un vai tu redzēji skursteņu sistēmu šeit? Tie ir vienkārši slīpi dakstiņi? Tātad viņi iespējams šo uzbūvēja vēlāk un vienkārši pacēla to augšā, izveidojot tādu kā pagaidu skursteni tur augšā. Man ļoti patiktu to redzēt. Ļoti tradicionāli, ļoti skaisti. Labi. Bet pagaidi, vai es varu tev kaut ko parādīt otrā istabā? Tas ir šeit lejā. Dažreiz es aizmirstu lietas. Ak. Tā ir šujmašīna. Un es to rādu, jo cilvēkiem komentāros ļoti patīk šujmašīnas. Hand and nail, head and nail. Es gan nekad iepriekš neesmu redzējis šo zīmolu. Nē, arī es neesmu redzējis, un esam redzējuši daudz. Head and nail. Es pat nezinu, no kuras valsts tas ir. Nē. Tas izklausās vāciski. Jā. Mazliet. Jā. Man nav ne jausmas. Un vēl viena pēdējā vakarēdiena aina. Skaista gan. Labi, paskatīsimies uz otras mājas puses. Esmu ļoti sajūsmināts uzzināt vairāk par cilvēkiem, kas šeit dzīvoja. Esmu diezgan ieinteresēts par šo mazo skapīti. Ak, tas ir pasniegšanas skapītis. Jā. Ak, wow! Tas ved uz otru istabu, atpakaļ uz ēdamistabu, kur mēs bijām pirms brīža. Tāpēc kalpotāji nāktu šeit un tad ēdienu padotu caur šo skapīti uz ēdamistabu. Droši vien, jā. Es domāju, tu vienkārši vari apiet apkārt. Varbūt viņi nevēlējās viņus redzēt. Jā, visdrīzāk. Tas ir kaut kas raksturīgs aristokrātijai, varbūt. Piemēram, viņi vēlas būt atdalīti no saviem kalpiem, lai nošķirtos. Tas ir diezgan dīvaini, bet jā. Tas ir ļoti dīvaini. Šeit kaudze ar reliģiskām lietām. Ak, nē. Ak, šī ir Porto. Ak, vai tas ir Pont-Louis tilts būvniecības laikā? Jā, tieši tā. Tas ir tipisks Portugāles tilts. Pont de Louis.
Un šeit jūs varat redzēt, ka viņi būvē tā augšējo daļu. Starp citu, interesants fakts par šo tiltu ir tā – arhitekts. Vai jūs zinat, kas bija arhitekts? Nē. Tas ir, kā viņu sauca, Eifelis. No Eifeļa torņa. Jā, es nezinu pirmo vārdu, bet nē. Bet mēs tagad video ieliksim kadru, kur skrienam pa Luīšu tiltu. Tas ir skaists tilts. Man tas ļoti patīk. Tas ir tik raksturīgs portu. Šis gaitenis ir pilnīgi slīps. Ak, wow, jā. Tas sabrūk. Nezinu, vai tu vari redzēt. Ak, pagaid. Vai tu to vari redzēt kamerā? Jā, šeit tu vari redzēt, ka galds ir ļoti slīps. Tas ir gandrīz 45 grādu leņķī. Jā, tas ir traki slīpā leņķī. Mums jābūt uzmanīgiem. Šī māja tūlīt sabruks, un to gandrīz vairs nav iespējams atjaunot. Mums vēlāk vajadzētu aiziet arī uz pagrabu. Es domāju, wow, te ir ļoti šauras kāpnes, kas ved uz pagrabu. Tas ir interesanti. Tu gribi to apskatīt tieši tagad? Jā, es esmu zinkārīgs. Jā, ejam paskatīties tur. Parasti mēs jau iepriekš zinām dažas lietas. Tas nav interesanti. Ak, te lejā ir kaut kādi gaiteņi, tas īsti neizskatās pēc pagraba. Nē, īstenībā izskatās gan. Jā, un te var tiešām redzēt sabrukumu, skaties, tas vienkārši pūst nost. Es domāju, ka šeit apakšā atradīšu vīna pagrabas, bet pārsvarā te ir tikai lādes un tam līdzīgas lietas. Vai tu domā, ka šīs bija kalpu istabas? Kā kalpu istabas lejā? Jā, varēja būt. Kāpēc ne? Šī noteikti ir noliktava. Visticamāk pārtikai vai garšvielām. Šajā pagrabā nav daudz kas. Ne. Tomēr aiz šejienes ir durvis, bet tās šķiet aizslēgtas. Ak, paskaties uz to. Šeit mums ir vēl viena šuja mašīna. Uzreiz neredzu uz tās nekādu zīmolu vai ko tam līdzīgu. Iespējams, tas ir tas pats zīmols. Es nezinu. Pacelsim to augšā. Nē. Vai tas ir Singer? Jā. Protams. Singer Manufacturing Company Amerikā ražota skaista šuja mašīna. Šīs ir tik izpotītas. Mēs tās sastopam visur. 9 reizes no 10. Paskaties uz šo guļamistabu. Oho, te viss vēl joprojām ir pilnībā saklāts. Man tas ļoti patīk. Šis joprojām šķiet ļoti neskart. Jā. Un no kāda, kurš bija reliģiska persona? Reliģiska persona, to var pateikt pēc mēteļa, vai ne? Pēc reliģisko artefaktu daudzuma. Un šī gultas stila? Es domāju, kādu iemeslu dēļ tas man kaut kā atgādina kaut ko reliģisku. Jā, tas ir kā atgādina baznīcu vai ko tam līdzīgu. Jā, tieši tā, es arī domāju, tas ir ļoti dīvaini. Jā, šis ir ļoti unikāls stils. Jā, un šeit torņi sānos, tas ir... Jā, es redzu baznīcu tajos torņos. Tieši tā. Un tad ar šo skaisto mēteli blakus, šo priestera mēteli, šķiet, ka cilvēks, kurš gulēja šajā guļamistabā, bija reliģiska persona vai darīja kaut ko tādu. Jā. Visticamāk. Skatieties uz visiem reliģiskajiem artefaktiem šeit pie sienas. Wow! Un tad šis jaunais bērns šeit pie sienas. Izskatās, ka šis nav roku glaznojums, šis te. Nē. Kā jau iepriekš teicām, visticamāk viss jau ir izņemts. Labi. Čemodānā varētu būt kaut kas? Droši vien ne. Ak, tapetes, tapešu paraugi, tas ir kaut kas, ko mēs vienmēr atrodam šādās vietās. Šeit augšā ir vēl vairāk tapešu paraugu. Ak, tas ir pārklāts ar tā kā... Ak, fū. Man patīk šis gaitenis, tas ved uz katru istabu šajā mājā. Ak, Lisabonā. Šī bija Lisabona pirms zemestrīces, un tad šī daļa, Tredepa, agrāk bija daudz lielāka. Tiem, kas nezina, Lisabona piedzīvoja lielu zemestrīci. Lisabona ir Portugāles galvaspilsēta un piedzīvoja lielu zemestrīci. Kurā gadā tas notika vēlreiz? 1755. gadā. Jā, viena no lielākajām jebkad reģistrētajām zemestrīcēm uz Zemes bija pilnīgi neprātīga. 1. novembra rītā 1755. gadā Lisabonā notika milzīga zemestrīce. Trīce bija tik spēcīga, ka dažu minūšu laikā tā iznīcināja lielu daļu Kleimas. Taču nelaime ar to nebeidzās. Pa drupām izcēlās ugunsgrēki, un drīz pēc tam milzīgs tsunami uzplūda pa upi, apludinot to, kas bija palicis pāri no galvaspilsētas. Tiek lēsts, ka dzīvību zaudēja no 40 līdz 50 tūkstošiem cilvēku. Zemestrīce satrieca visu Eiropu. Filozofi debatēja par tās nozīmi.
Zinātnieki sāk pētīt zemestrīces jaunā veidā, un pati Portugāle ir uz visiem laikiem mainījusies. Lisabonas pilsētai gandrīz viss bija jābūvē no jauna, kas noveda pie viena no pirmajiem modernās zemestrīcēm izturīgās pilsētplānošanas piemēriem. Pat tālu no galvaspilsētas stāsti par katastrofu izplatījās visā valstī, un gadsimtiem vēlāk šīs dienas atgādinājumi joprojām var parādīties negaidītās vietās, piemēram, šajā pamestajā muižā. Tā iznīcināja tik lielu daļu pilsētas. Šeit uz sienas mums ir vēl viens glaznojums, dažas pīles, ļoti mierīga ainava. Ak, vau, šī arī ir skaista guļamistaba. Paskaties to tolīdz galdiņa fonā un viss, kas tur ir. Un tipiskie drēbju skapji, kas ir ļoti augsti. Masīvi ozolkoku drēbju skapji. Protams, arī tur vairs nekā nav. Bet šis ir milzīgs. Oho! Gulta šeit istabas vidū nav saklāta. Es domāju, droši vien šeit agrāk dzīvoja diezgan liela ģimene. Jā, šī bija liela māja, un tajā laikā visi šie cilvēki dzīvoja šeit kopā. Mūsdienās visi bērni pārceļās uz pilsētām, un tāpēc. Un arī. Kaut kas, ko mēs droši varam pieņemt, ir tas, ka, ja pēdējais cilvēks ir priesteris, priesterim nevar būt bērnu, un dzimta vienkārši izbeidzās. Te ir mazliet grūti tikt pie bērniem. Ja jūs esat priesteris, es domāju, vismaz Eiropā priesterim nav likumīgi precēties un radīt bērnus. Tātad, ja tas ir pēdējais cilvēks ģimenē, tad tas vienkārši. Izskatās, ka tā ir, varbūt tā arī ir bijis. Jā, ļoti tukša istaba, tikai dīvāns stūrī tur. Oho, šeit visa apmetuma kārta krīt nost. Jā, to var redzēt griestos. Ak, mans Dievs, tas ir skumji. Te noteikti līst iekšā. Jā, pilnīgi noteikti šī vieta lēnām sabrūk. Man šķiet, ka, kad es šeit eju, man jālīdzsvarojas kā uz surfa dēļ. Vai arī it kā tu būtu uz kuģa, kas kuģo pa okeānu. Šī joprojām ir ļoti neskarta, tā teikt, guļamistaba. Es pat bīdu apkārt dažus griestu daļas. Tāpēc vārds neskartas noteikti ir jālieto uzmanīgi šajā mājā. Bet šī istaba ir citāda. Šī ir daudz lielāka nekā tā otra. Jā, tieši to es mēģinu pateikt. Šī ir. Es jūtu grīdu tā it kā. Jā, tā šūpoja, vai ne? Pilnīgi noteikti. Es sajūtu, kā šis drēbju skapis vienkārši lēkā. Vai tu dzirdēji? Ak. Lūdzu, esi uzmanīgs šeit. Ja es iesmejos, tad skapis apgāžās. Šķiet, ka šī varētu būt bijusi mājas galvenā guļamistaba, un iespējams arī pēdējā guļamistaba, kas ir tikusi izmantota. Jo jūs varat redzēt, ka gulta vēl ir nedaudz nesaklāta, spilveni joprojām ir galā. Jā, ļoti minimalistiska gulta. Pilnīgi atšķirīgi no pārējām, kas ir ļoti skaistas, šī ir ļoti vienkārša guļamistaba. Šeit pat ir rakstāmvelts. Ko tu redzi? Nē, es vienkārši skatījos uz krēsliem. Jā, tie ir diezgan īpaši. Jā, tas viens ir tiešām skaists. Jā, wow. Skaisti krēsli, ļoti tipiski portugāļu krēsli. Jā, mums ir rakstāmgalds istabas vidū. Oho, uz galda ir dažas interesantas lietas. Izskatās, ka dzīvnieki tur ir pastrādājuši, vai arī kaut kas līdzīgs koksni graužiem ir tur pastrādājis. Bet šī izskatās pēc trakas grāmatas. Izskatās, ka tā arī ir rakstīta ar roku vai kaut kas tam līdzīgs. Kas to izdarīja? Suns vai meitene, kur saplēsa podu? Es teiktu, ka meitene. Arī suns izskatās vainīgs. Sāc aptauju. Kurš to salauz? Paziņojiet mums komentāru sadaļā. Bet tik un tā, brīnišķīgi. Jā. Oho! Mums šeit jābūt ļoti uzmanīgiem. Labi. Es nemelošu, bet tā istaba bija biedējoša. Šeit mums ir glazna, kurai ir arī paraksts no 1916. gada. Es tā domāju. Nu, bet ne tas pats. Ne amposta, ne rīta zvans, ne suns, kas mostas, ne meitene. Šeit mums ir vēl viena moderni izskatoša guļamistaba. Varbūt tu vari ieskatīties arī tajā. Pārāk moderna, gandrīz neglīta. Jā, tā ir bērnu guļamistaba. Bet griesti ir jauki. Griesti ir skaisti. Oho, pat dažas grebumi un viss tur ir. Vairāk glaznu šeit uz sienām.
1985. 1985. Man nav ne jausmas, kad šī vieta tika pamesta. Bet Mēs šobrīd vienkārši skatāmies datumus pirms dodamies tālāk. Es arī gribu ātri parādīt šo vienu. jā, protams, es jau esmu pārsteigts par to, ko redzu šeit. Šī ir skaista ieejas hale mājā. Paskaties uz to. Ak, mans dievs! Ar priekšnama pakramo šeit. Strādāju ar ādu, un viss bija ļoti tīrs. Un es padarīju šos gaitiņus tik skaistus, jo cilvēki... Viņi aicināja viesus šeit, un tas bija pirmais, ko viņi redzēja. Un viņi pat tika apsēdināti šeit, šajā brīnišķīgajā krēslā. Sasodīts, jā. Es domāju, ka šis ir viens no skaistākajiem krēsliem, ko esmu redzējis. Un ādas apdare ir apburoša. Tam ir viss, tam ir ādas apdare, tam ir meistarīgs izpildījums. Šeit Tam ir ģerbons. ģimenes ģerboņi ar bruņinieku virstā. Oho! Tas ir iespaidīgi. Es gribu to savā gaitenī. Jā. Es gribu to. Wow! Es vienkārši gribu pārbaudīt sēdvietu kvalitāti. Nu, nav slikti. Toreiz tas bija pats labākais. Tu sēdētu šeit, un tad kalps tev pasniegtu kafijas tasi, un tu gaidītu šīs vietas īpašnieku. Kas mums te ir? Leus. Džils Līnen. Nezinu, varbūt viņš nav Portugāls. Oho! Es domāju, ūsas ir ļoti portugāļu stilā, bet varbūt viņš nav. Un šai jābūt galvenajai ieejai. Tad Jā, esmu diezgan pārliecināts. redz vitrāžu slogus, un tad var paskatīties, kas ir pie durvīm. Jā, tas ir jauki. Oho, mums šeit ir vēl viena istaba, un paskatīšos, vai varu to atvērt. Šī arī ir īpaša. Ak, mans dievs. Vai tā ir šūpuļu gultiņa? Bērna gultiņa? Tas ir forši. Paskaties uz to. Tas ir tik skaists un arī saskan ar gultu. Ļoti tipisks. Bet vai tu redzēji šo? Bērni vienkārši traki kasīja gultas galvgala vai kaut ko tam līdzīgu. Tas izskatās pat pēc paša iesaukas. Jā, piemēram, eksorcists vai kaut kas tāds. Bērns burtiski saskrāpēja savas gultiņas galvgali. Ak, un iekšā ir gultas. Oho! Man jāuzmanās, un šis skapis te, patiesībā tas nemaz nav skapis. Tas ir iebūvēts skapis. Paskaties uz to. Man ļoti patīk šīs augšējā daļa. Un tad tas droši vien ir tukšs. Jā, bet tiešām skaists. Ļoti skaists. Man patīk, kā šīs mēbeles gandrīz saplūst ar māju. Vai var jūs brīdi būt kluss? Mēs šeit mēģinām filmēt video, lūdzu. Un tad vai var arī norādīt uz šo ļoti Portugālē raksturīgo iezīmi? Jā, šī ir ļoti raksturīga šo māju iezīme. Tām ir tādi soliņi, kas iebūvēti palodzēs. Tu vari šeit apsēsties, varbūt palasīt grāmatu. Tā es darītu. Tas vienkārši ir atpūtas stūrītis, tas ir burvīgi. Un man tas tiešām ļoti patīk. Visā šajā mājā ir šie augšējie kokgriezumi, kas izskatās pēc viduslaiku aizkaru turētājiem. Tur stāv dažas puķes. Noteikti mākslīgas. Jā, pilnīgi noteikti. Šī vieta ir pamesta jau vismaz 10 vai 20 gadus. Jau pārāk ilgi. Vēl dažas nieciņas tur augšā, toaletes galdiņš. Wow! Man tas ļoti patīk. Es domāju, ka mēs gandrīz esam galvenajā šīs mājas daļā. Un te ir vēl viena ļoti maza, vienkārša guļamistaba, bet cik skaista gulta. Man ļoti patīk grebums augšpusē. Šeit ir gultas, un arī šie griesti ir ļoti skaisti. Jā, tas ir diezgan īpašs. Ak, wow! Ak, Dievs, vai tu redzēji, cik daudz sikspārņu ir pie griestiem? Droši vien kamerā to nevar redzēt, jo viss ir melns. Ak, viņi visi tūlīt lidos. Viņi visi tūlīt lidos. Iesim prom no šejienes. Ejam! Labi. Atstāsim viņu mierā. Šis ir tas. Jā. Vai esi gatavs? Laipni lūdzam, visi. Ēdamistabā. Tas ir vēl skaistāks nekā es domāju. Oho, tas ir traki. Oho, šī ir milzīga telpa. Ak, Diev. Man nav vārdu. Nē, tas ir neprātīgi. Pasties uz griestiem, pasties.
Uz griestiem ir uzzīmēti 2 ģimenes ģerboņi. Kā redzat, šajā mājā dzīvojuši dišciltīgie. Protams, vēl viena lieliski griesti. Un tad šeit apakšā ir kanāls. Wow! Pat savu veidu attēla rāmis šeit. Jā. Izšūts attēla rāmis. Pat šis jaunais zēns. Wow! Un tad neliels ēdamgalds šeit, istabas vidū. Godīgi sakot, tas varbūt pat nav ēdamvieta, bet drīzāk tikšanās vieta. Tas varēja būt tāpēc, ka otra istaba iespējams bija ēdamistaba. Paskaties uz šiem krēsliem. Tie ir diezgan īpaši. Tie pat ir izliekti, viss polstrējums ir izliekti. Oho, paskaties uz šīm ķepām. Vai vari tās pacelt augstāk? Jā, vai es varu? Tās ir īsts meistardarbs. Tām pat ir spilventiņi un viss pārējais. Tāpēc tās ir diezgan unikālas krēsli. Iesim tālāk pa istabu. Ak, paskaties tur uz grīdas. Ak, hei, lūkšana krellis, rožu kronis. Un vēl milzīgs. Tas noteikti ir kaut kas tāds, kas piederētu priesterim. Es domāju, tas ir tikai dekoram. Bet wow, tās ir īpašas. Katrs gabals ir skaisti izgrebts. Šī ir viena no vislabāk saglabātajiem, ko esam atraduši. Tā ir taisnība. Noliec tos šeit uz galda. Lūkšana krelles un pat sienas ir īpašas. Skaties uz flīzēm, šeit uz sienām. Wow! Vīriešu portrets pie sienas, viens no bijušajiem īpašniekiem iespējams. Paskaties uz to. Visa flīžu apdara, apkārt stāvošie krēsli. Milzīgs kamīns šeit pašā vidū. Tas ir masīvs. Diemžēl arī tur, apakšā plaisā, tas sabrūk. Es esmu redzējis dažas patiešām skaistas aizkarus visā šajā mājā. Tas šajā istabā ir mazliet neīderīgs. Es domāju, ko tas te dara? Šis izskatās pēc soliņa gabala. Jā, šajā mājā ir arī dažas modernākas lietas, kas vispār neiedarās. Jā. O, tas ir forši. Bilde ar bīskapiem, priesteriem, mācītājiem. Es nezinu. Tas, kurš ir pa vidu, ir ļoti svarīgs. Viņš sēž uz troņa. Lielais priekšnieks. Vai vismaz viņš jūtās svarīgs. Ak, aizmūrēts. Kāpēc tur ir uzcelta siena? Jā. Tas ir traki. Ak, šis skapīts arī izjūk. Paskaties, cik skaists ir šis. Tur vairs nekā nav, kā jau varējām gaidīt. Vienkārši paņēma visu. Dažas reliģiskas attēlojumi. Es domāju, ka tas ir kaut kāds pildspalva vai teikanna vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, es nezinu. Ak, tur ir piesta un piestava. Agrāk bija piesta un piestava. Oho! Dažas skaistas porcelāna priekšmeti. Kas tas ir tur lejā? Vai tu esi to redzējis? Nē. Tā ir kapela. Oho, es nekad neesmu redzējis kaut ko tādu. Ko? Burtiski ir kapela, kas savienojas ar ēdamistabu. Hoho, uzmanies. Šī daļa atdalās. Vai tu to redzi šeit? Un šis šķiet nestabils un bīstams. Ak, Dievs, tas ir skaisti. Wow. Jā, šī noteikti ir dišciltīgo māja. Noteikti, bet mēs ārā neredzējām nevienu krustu. Ne, bet varbūt priekšpusē mēs vēl neesam redzējuši priekšpusi. Ak, pareizi. Šī ir mājas priekšpuse, un tad mēs ienācām pa mājas aizmuguri. Tātad varbūt šī ēka šeit ir kapela. Tas ir brīnišķīgi. Jūs burtiski varētu ieiet savā kapelā no mājas iekšpuses, un tas joprojām ir ļoti neskarts. Viss joprojām tur stāv, figūras un viss pārējais. Oho! Ir tikai viena ieeja, vai ne? Jā, un tā ir aizsista ar dēļiem. Jā. Un es arī negribu kāpt lejā pa šajieni. Es domāju, ka tas ir pārāk bīstami. Bet, godīgi sakot, te arī nav daudz ko redzēt. Tiešām skaisti. Es to negaidīju. Paskaties, vai ir vēl kas. Ak, re, jā, vēl vairāk priesteru apmetņu, kā redz. Ak, un to ir daudz.
Tātad, jā, mēs droši varam pieņemt, ka šīs vietas pēdējais īpašnieks iespējams bija priesteris vai cita reliģiskā amatpersona. Varbūt viņam pat vairs nebija bērnu nevienu, kas varētu šo vietu pārņemt. Ak, ir vēl kas? Es noteikti domāju, ka šai vietai tomēr ir kāds pārraugs. Jā, varētu būt. Jo lauki joprojām izskatās diezgan labi. Bet dažreiz notiek tā, ka tu pārdod tikai laukus, nevis māju. Ak, es domāju, ka tā ir. Es vēl nebiju par to tā domājis, bet jā, tas izklausās ļoti kaut loģiski, jo viņiem ar māju nav nekā kopīga. Ak, svētais Dievs. Jā, es skatījos uz to. Nē. Aiz tevis. Spoguļu gabals. Šis spogulis noteikti ir skaistākais spogulis, ko jebkad esmu redzējis. Oho! Pat spoguļa grebumos ir polsterējumi elementi. Tas ir tik forši. Ģerbonis un visas šīs detaļas. Šis ir tas priekšmets, kas agrāk tur atradās. Ak, pareizi. Viņi redzēja, kā tas nokrita. Un tad es to noliku malā, lai varbūt kādu dienu salabotu. Mēbeles iekšā. Šī māja ir atšķirīga no visa, ko esmu redzējis iepriekš. Man tā ļoti patīk. Un jā, šis solis, par kuru mēs vēl neesam runājuši. Šis ir kā tie tipiskie portugāļu soli, kur krāsli ir iestrādāti tajā. Un šādus redz tikai Portugālē. Visas mēbeles saskan savā starpā, un ir tik skaisti redzēt daudz ģerboņu uz tām. Šeit var redzēt polsterējumu un visu pārējo, un šai mājai noteikti arī ir savs vecums. Visticamāk, tā ir gadsimtiem sena. Noteikti. Jā, jo šis ir vecais ģerbonis. Un nevis jaunais, tāpēc šis noteikti ir ļoti vecs. Jā, paaudzes un paaudzes cilvēku. Traki par to domāt. No šejienes mēs varam ieiet mājas pagalmā, bet jūs varat redzēt, ka logi tie izskatās pēc jauniem logiem, kurus kādā brīdī ielika. Tātad viņi iespējams mēģināja šo vietu mazliet atjaunot, bet nekad tā arī nepabeidz. Wow, te mēs nokļūstam mājas ārpusē, iekšpagalms. Un noteikti renovēts. Jā. Cik skaista vieta. Man tiešām patika izpētīt šo vietu. Šī izpēta bija atšķirīga. Kāds koks mums te ir? Apelsīnkoks. Ai, wow. Tas vēl nav nogatavojies, tas vēl ir zaļš. Vēl zaļš. Jā. Tas bija citādi nekā mēs parasti darām. Mēs vairāk vienkārši pētījām pašu vietu, nevis devāmies vēsturiskā virzienā, kā mēs parasti darām. Bet es vēlos pateikties jums visiem, kas skatījāties šīs nedēļas video. Ja jums tas patika, lūdzu uzspiediet šim video patīk, abonējiet kanālu un uzrakstiet jauku komentāru. Aprakstā ir arī saite, kā jūs varat atbalstīt kanālu. Un ar to visu pateikto mēs vēlamies jums ļoti pateikties un tiksimies nākamnedēļ citā lieliskā sērijā. Atā, mīlim jūs!